Latvijas, tāpat kā visas Eiropas Savienības ekonomika, šobrīd atrodas pārmaiņu ziemas priekšā. Energoresursu dārdzība un straujā vispārējā inflācija tautsaimniecībā jau aizsākusi pagaidām vēl mērenu zemestrīci, kuras maksimālais stiprums šobrīd nav paredzams. Kā ekonomikā notiekošie procesi ietekmē Latvijas uzņēmējdarbību? Cik liels izaicinājums uzņēmējiem varētu būt gaidāmā apkuras sezona, un kas darāms, lai šos riskus iespējami labāk pārvaldītu? Par to žurnāla Bilance septembra numurā pētniecisko interviju cikla otrā saruna ar Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras padomes prezidentu Aigaru Rostovski. Satraukumu par augošajiem rēķiniem uzņēmēji pauda jau šī gada sākumā, pat vēl pirms Ukrainas karš bija sācies. Toreiz LTRK organizētā aptaujā uzņēmēji atzina, ka tas rada negatīvu ietekmi uz biznesu un samazina attīstības iespējas. Arī šobrīd no uzņēmējiem pagaidām neizskan daudz dramatiskāki vērtējumi, tomēr, kā norāda Aigars Rostovskis, situācija kopumā ir ļoti neskaidra un neparedzama. No vienas puses, vairums uzņēmēju kopš pavasara ir adaptējušies pret Krieviju un Baltkrieviju ieviestajām sankcijām un atraduši jaunus izejmateriālu piegādes kanālus, vienlaikus rēķinoties arī ar augstāku cenu līmeni. Pagaidām arī izdevies kompensēt šo izmaksu kāpumu, ceļot cenas saviem produktiem un pakalpojumiem. Taču jāņem vērā, ka patērētāju pirktspējas elastība nav bezgalīga. Kā atzīst Rostovskis, jau šobrīd redzams pirmās pazīmes par to, ka pircēji izvēlas vairāk taupīt, jūtot gaidāmās ziemas un apkuras rēķinu sezonas tuvošanos. Uzņēmējiem nav skaidrs arī, kā paši pārdzīvos gaidāmo ziemu. Pirmkārt, vai biznesam vispār būs iespējams nopirkt gāzi? Un otrkārt, par kādu cenu? Rostovskis uzskata, ka valdībai jānodrošina iespēja tikt pie gāzes par maksu, kas nepārsniegtu vidējo cenu mums apkārt esošajā Baltijas jūras reģionā. Pretējā gadījumā zaudēsim konkurences cīņā ar kaimiņu valstu uzņēmumiem. Šobrīd krīzes situācijā apsveram būtu arī valsts kapitālsabiedrības Latvijas valsts meži intervence malkas tirgū, lai ar apjomīgu piedāvājumu pazeminātu tajā spekulatīvi uzkāpušās cenas, iesaka Aigars Rostovskis. Tas atvieglotu dzīvi vismaz tiem, kas izmanto malkas apkuri. Savukārt ilgtermiņā risinājumi energo neatkarības nodrošināšanai ir tie paši jau zināmie – ēku siltināšana, vēja parku būvniecības uzsākšana, kā arī sadales un pārvades tīklu modernizēšana, lai būtu iespējams daudz plašāk ražot arī saules enerģiju. Kopumā atvienošanās no Krievijas energoresursiem Latvijas ekonomikai ilgtermiņā nāks tikai par labu. Tas veicinās racionālāku, tehnoloģiski modernāku un pašpietiekamāku domāšanu, uzskata Aigars Rostovskis. Arī šai ziemai kaut kā cauri tiksim, taču nevajadzētu pieļaut, lai pēc tam, līdzīgi kā pēc Covid krīzes, neizrādītos, ka esam vēl vairāk atpalikuši no Lietuvas un Igaunijas.